patīk tā aura, ka tajās grupās ir tāda čiliņā, tā papļāpa, visām mierīgi, neviens nesasniedz to nav taisnīgi, visi atbalsta. Paldies, tiešām kolosāla pieredze. Jā, patīk, vienā paldies par tāda tipa mācību nodarbību stundu, sauciet to kā gribiet pieredzi apmaiņu. Sākumā, es pirmā reiz šādā formātā, man likās, vajadzēs spiest izteikt, tikai mēs runāsim. Bet tas ir kolosāli faktiski, paldies, ļoti kolosāli pieredzi. Ļoti vērtīgi ir tas, ka tiešām ir apmainīties ar dažādām pieredzēm, jo kolēģis ir dažādām vecuma posmiem, dažādām pilsētām, reģioniem, valstiskiem, dažādām stāvvalstīm. Tā kā paldies, man ļoti patīk. Es par ļoti dinamisku vispār nodarbību, kad bija gan pārojas iespēja izrunāties, gan arī grupās, ļoti dažādās grupās. Un bieži vien bija tā, ka es, piemēram, izvēlos stacijās, tur, kur, piemēram, es mazāk zinu. Vienu es aizēju vairāk, kad kaut kādu arī pieredzi ir bijusi, un arī izvēlos par mazāk informācijas, un tad sapratu, ka, īstenībā, ko tu runāt, bet izrādās, ka jā, to tematu var ļoti plaši un dažādiem aspektiem atvērt un izmantot arī savā ikdienas darbā. Man bija bažas, ka reizēm vecas lietas tiek nosauktas jaunos vārdos un tiek pasniegts kā kaut kas visam cits. Šī reizē tiešām šis bija kaut kas cits. Man patikās tas formāts, kā tika veidots, un es domāju, tas ir vēl viens labs rīks, ko izmantot. Un tā pievienotā vērtība, visas tās diskusijas, ko mēs katrā grupā darījām,